Sveiki, mani mīļie Fortūnas sekotāji! Šodien es tātad jums izlikšu karšu salikumu ar vēstījumu tātad laika posmam no tātad šodienas 23. datuma līdz tātad 29. līdz 29. aprīlim. Tātad līdz 29. aprīlim, no 23. līdz 29. aprīlim. Tātad, ko jums vēlas teikt eņģeļi? Tātad viena kārts jau krīt pati. Tā, mani mīļie, ko jums vēlas teikt eņģelīši? Viss tie, kas man skatās un klausās. Tā. Ko es varu pateikt? Tātad ļoti aktuāla. Šajā nedēļā būs ļoti aktuāli tieši tas, kad jādomā, ja jau ir sevi ir pozitīvajā domās, tātad pozitīvā virziena jomā jums jādomā ir tieši, par pozitīvo, gan mājās, gan karjerā, gan finansēs, attiecībās, jebkur jāizvēlās ir šis te pozitīvais veids, šis te pozitīvais atrisinājums, kas tātad jāizslēdz ir kaut kādas negatīvās rīcības, negatīvās domas. Vairāk ir tas, ko mēs varam izdarīt labu, lai mēs vai nu paši virzītos uz priekšu, vai kādu mūsu situāciju. Tātad par pozitīvo. Vēl mācīties. Un mācīties un mācīt arī tātad pašam. Tam ir, bet lai to, teiksim tā, lai to izdarītu pareizi, ir jābūt pietiekami atvērtam, lai šo te informāciju, kas, teiksim, pie jums nonāk, lai jūs viņu spētu, teiksim, arī garīgā informācija, kas pie jums nonāk, lai jūs ar viņu spētu, teiksim, uztvert un uzklausīt tā, kā tas ir domāts, un pievēršat tam vērību, jebkam, ko jūs, varbūt jūs satiksiet kādu cilvēku dzīves gudru, kas jums kaut ko pastāstīs. Un ļoti, teiksim tā, jāpievērš arī uzmanību tām savām spirituālajām garām sajūtām. Tas, teiksim, lai mēs pabarotu arī viņu ar šīm te zināšanām, ar šīm te iegūto informāciju, kas būtu nepieciešama tieši viņam. Tātad, ko vēl? Tātad ļoti svarīgi nākamā nedēļā ir tātad uztvert šo te labo enerģiju, iegūt šo te maģisko enerģiju, uzpildīt sevi ar šo te maģisko enerģiju. Šīs enerģijas gaisā būs, viņas būs diezgan daudz, ir tikai jāprot viņas saskatīt un notvert. Tāpat mācīties no viņām, iegūt no viņām, saņemt no viņām. Tas viss ir tas, kas tajā tieši ir iekšā, teiksim tā, ja, kas piemīt šajās enerģijās. Tātad tas būs no mūsu mīļajiem eņģelīšiem jums vēstījums šajai nedēļai. Un tagad būs taro kāršu salikums, tātad no 23. līdz 29. aprīlim. Tātad no 23. līdz 29. aprīlim. Tā. Līdz skatīsimies, ko kārts mums grib pavēstīt.
Tātad, ko es varu teikt tātad par šīm te taro kārtīm? Nākamā nedēļā diezgan labas finanšu izredzes var pavērsties vīriešiem. Arī vīriešiem gados tātad var, teiksim, vai arī jums būs saistība ar vīrieti gados, kas ir finansiāli stabils un turīgs. Varbūt tas ir jūsu priekšnieks vai kā, varbūt saistībā ar algu vai ar kaut ko vai darba pārunas, ja, teiksim, par finansiālo situācijas, teiksim, uzlabošanās. Bet arī šis te vīrietis var būt tāds, ziniet, nevienmēr šī kārtī ir arī tā otrā puse, ka šis te cilvēks var izmantot šo te varu, šo te naudu, šīs te savas iespējas, lai tādā veidā kaut kādā jums vai nu kaitētu, vai, teiksim, lai jūs darītu to, ko vēlas viņš. Tādā veidā. Būs arī tādas nomācošas enerģijas, tādas, ziniet, ka gribēsies visam atmest ar roku un atteikties, un viss ir apnicis, un ir viss, bet spriežot pēc pārējām kārtīm, šī te sajūta ir jāpārvar, ir jāpārkāp sev pāri, ir strikti jāpieņem kaut kādi lēmumi, ir ļoti strikti jāsaprot, ko jūs vēlaties. Jums ir iespējams sasniegt savus mērķus, bet es vērstu uz to, ka, lai ko jūs darītu, tas ir jādara godīgā ceļā. Jo redzu, ka būs arī, kad vai nu kāds no jums, kas man klausās, sastapsies ar manipulācijām, kad kāds mēģinās ar jums manipulēt un spēlēt uz jūsu tātad sajūtām un visu pārējo, un tādā veidā gūt kaut kādus, nu, var sakot, gūt sev labumu vairāk nekā domājot par to citu, kādā veidā viņš to būs panācis. Tāpēc ir jāpieņem kaut kādu lēmumu, bet lēmumu pieņemšana iesaku būt godīgiem, jo pirmkārt ir godīgiem arī pret sevi un godīgiem pret citiem, jo tādā veidā, ja mēs būsim godīgi pret sevi, arī citi pret mums būs godīgi. Jāizvērtē, tā tad ir situācijas un cilvēks savu riņķī, jo nāksies pieņemt lēmumus. Iespējams, un vajag, teiksim tā, klausīt ļoti sevi. Ieklausīties sevī, neļauties cilvēku spiedienam, manipulācijām, lai jūs gūtu šo te rezultātu. Un būs nākamnedēļ ļoti izpaudīsies tas, kad cilvēki mēģinās izsist šo savu rezultātu, un viņiem tas arī sanāks visticamāk, ja? Viņi gūs šo te rezultātu, bet šie te rezultāti nenāks visai godīgā ceļā. Jā, šobrīd tas ir labi, jā, šobrīd tas ir izdevīgi, bet ja mēs paskatāmies to no karmas principa un visa pārējā, tas vienmēr visumā tiek pamanīts. Iesaku piedomāt par savām rīcībām cilvēkiem riņķī. Tās var būt arī manipulācijas attiecībās, tās var būt arī manipulācijas darbā, tās var būt manipulācijas starp draugiem. Tātad daudzās un dažādās situācijās. Tātad, kur mēs zinām, kur ir šis rops un jūtam kaut ko tā, tad vienkārši laicīgi piedomājam par to, teiksim, kā mēs to varētu savādāk. Jo daudzi būs nākamnedēļ tā kā sevi izsmēluši, nu, kad ir pilnīgi tāds neticība sev, saviem spēkiem, bet ir jāiet uz priekšu, ir jāiet, teiksim tā, ja nepieciešams ir, teiksim, jūs drīkstat, nu, piemēram, kaut kādā veidā, ja jums tas palīdz, teiksim, izmantot šo te manipulācijas principu pret sevi, manipulējiet mazliet ar sevi un savām sajūtām. Kas man būs, ja es saņemšos? Mēģināt sev tur iestāstīt, teiksim, nepieciešamo informāciju, lai tiktu uz priekšu. Bet, ņemot vērā arī visu pārējo, mums ir arī fortūnas rats, tātad ļoti daudzi no mums beidzot tiešām saņemsies un iegriezīs šo te savu laimes ratu,
iegriezīs šo te savu veiksmes ratu, kas attiecībā būs gan uz finansēm, tas var būt attiecībā uz darbu, tas var būt attiecībā uz to, kad tā ir tāda kārts, kas parāda to, ka mums nevajag padoties, nevajag šim te mugurušajam procesam, kas ir iestājies, ir jāķer, labi, šodien aiz loga ir mazāk tā saula, bet tāpat tās uzsniegs niedziņš, slapjais un uzspītā saulīt ķeram šo te kaifu, kad tā saula tomēr ir un ņemam no viņas šo te iespēju, kad mums ir jāceļās, mums ir jāiet, mums ir jādara, un šis te laimes rats tādā veidā mēs arī viņu attiecīgi pieņemot, paceļoties, pieņemot pareizos lēmumus, mēs šo te laimes ratu sev arī iegriezīsim. Ja jūs redzat, kad ir nepieciešams kādam palīdzēt, un viss iespējams jūs palīdzēsiet, tas ir tas arī no eņģeļiem, ko es teicu par to sevis piepildīšanu, tad meklējam, kā mēs sev varam piepildīt, lai mēs šo te laimes ratu sev varam iegriezt, lai mēs nejustos iztukšoti, nelaimīgi, ziniet, ka gribas no visiem aizbēgt, paslēpties tā kā strausam iebāzt galvas miltīs un viss neko nezinu. Meklējam tātad sevī šo te spēku, pabarojam sevi mentāli, lai mēs spētu tātad iet uz priekšu. Paldies, mani mīļie, tātad šonedēļ tas no manis arī ir viss. Tas no manis ir viss. Un tā, jā, es atvainojos arī, ka es neieliku pagājušo nedēļu šo te kāršu salikumu, bet man bija tātad miksēklis ar internetu, un tad sanāca, kā sanāca. Bet, nu, šonedēļ es atkal esmu labojusies, un atkal ir, un turpmāk arī likšu tātad vēstījumus, un darīšu visu pārējo. Tātad, paldies jums vēlreiz, ņemiet par labu, es jums novēlu, lai jums šī te nedēļa, ziniet, ir tāda sevis sakārtošana, atskatoties atpakaļ, kas mums ir jāatstāj pagātnē, un veroties ar jaunu skatu uz priekšu, iet uz priekšu un iegriezt šo te savu laimes ratu un piepildīt sevi un pavadam laiku ar cilvēkiem, ar kuriem mums tiešām gribas būt kopā, jo tieši tie būs tie, kas nevis ar mums manipulēs, bet tie, kas mūs iedrošinās. Paldies jums, mīļiem! Līdz nākamajai nedēļai. Atā!